Laila, Saldus fotokluba vadītāja, teica, šodien visiem jāpaņem līdzi analogās. Nu, kam ir? Man pirms 30 gadiem kopš bērnības vēl saglabājos. Un Talsu fotoklubs, Kuldīgas fotoklubam palīdz savu ielikt filmu. Viss būs kā autentiski. Kāpējos? Sajūtas ir stipri dīvainas, jo ir ļoti agri cēlušies visi. Apstākļi priekš fotografēšanas ir tuvu ideālam, jo nav stipra saule. Ir pieteikoši tāds labs laiks priekš bildēšanas. Nav kontrastains, nav asas, ļoti forši. Īstenībā, laikam pilsētā nebūs ko bildēt, jābrauc būs ārpus no pilsētas. Priecājos būt Bariņā, priecājos, ka varu kaut ko pabildēt, bet ir viena maza nianse. Man šodien fotoaparāts niķojās. Nu, nezinu, vai tur viņam jau ir pensijas vecums, tāpat kā man, vai arī tur kaut kāda cita, nav noskaņojums, piemēram, vai zvaigznes vienkārši nav sastājušās, bet nu es cenšos. Ceru, ka būs daži labi kadri. Nu Saldus ir brīnišķīga pilsēta, mēs taču visi skaidri zinām, ka no šejienes nāk daudz labu, brīnišķīgu, radošu cilvēku. Es pazīstu nedaudz šo pilsētu, mēs precāmies ar savu sievu šajā draudzē, baznīcā. Pirms 24 gadiem. Un, jā, ir daudz ko fotografēt īstenībā. Vienkārši jāizdomā, ko un kā. Braucam uz šejienes, jokojamies par visādām lietām un tagad darbojamies visi kopā. Tas ļoti skaisti. Sākām ar fotoorientēšanos pa Jāņa Rozentāla mājām. Nu, tad mēs klubs izdomājam, ka, lai nebūtu vienādas fotogrāfijas, pašķirsimies. Un taisīsim to, ko katrs savs, un beigās liksim to visu kopā. Nu, apmēram tā. Fotografēšanai laika apstākļi ir ideāli. Nav karsts, nav augsts, nav spēcīgai kontrasti, ir maigi kontrasti, ir spēcīgi kontrasti, un tas ir atkarībā no saules. Bet ierodoties citā pilsētā vienmēr ir vairāk ko fotografēt, jo savu pilsētu es atfotografējis no A līdz Z, var teikt, un ierodoties citā vietā vienmēr ir savādāk, un vienmēr tu redzi kaut ko savādāk nekā vietējie. Man ļoti patīk braukt uz visām fotodienām. Tik brīnišķīgi satikt visus, ko parasti satiek fotodienās, vienalga, vai notiek Talsos, Kuldīgā, šeit Saldū vai Liepājā. Tā kā man ļoti tas patīk. Un pie tam, vai jūs zināt, ka Liepājas fotostudija ir tā vecākā Latvijā. Mums jau 65 gadu jubilejas bija, un tagad jau ir 67 gadi. 28. būs veseli 70, tā kā, gribētos to visu redzēt. Viss kārtībā, viss vislabākajā kārtībā, ja neko slikti nevar teikt. Ja jau kaut ko dara, tad ir jāsanāk. Šis tas jau ir, bet, grūti pateikt, to jau redzēs pēc tam mājās pie datora, kas un kā. Atbraucām šodien, ceļš bija burvīgs, Saldus, saulainis. Bildes būs vienmēr labas, bet sajūtas arī labas, un man liekas, ka laika apstākļi arī ideāli. Jā, un atmosfēra ir laba. Mēs gan vairāk tādi individuālisti visu, un katrs, ejam savas taciņas, un tad mēs beigās skatīsimies, kas tad būs sanācis. Pārstāvu tos nabaga cilvēkus, kur organizē šo pasākumu, kuriem ir tik daudz ļoti grūti visādi pienākumu un darbi.
un kur naktīs neguļ un ir vienkārši ļoti nostrādājušies un man ļoti gribās gulēt. Un man ļoti, bet es ceru, ka visiem būs ļoti labi un jums visiem ļoti viss patiks un es ceru, ka jūs vispār būsiet priecīgi.